esat dzirdējis, ka slidotavās var arī iepazīties. Un pat ļoti labi. Šodien to pārbaudīsim. Čau! Valters! Kristīne? Čau, Kristīne! Man teica, ka slidotavās varot labi iepazīties. Tā ir ar tevi? Ir kāds mēģinājis iepazīties? Nu, pagaidām vēl nav, bet es domāju, ka ļoti labi vieta, kur varētu iepazīties. Drīkst palīdzēt? Čau, Valter! Nemūsti kamera, mēs priekš sema. Var iepazīties slidotavā? Jā, kāpēc nē? Nu, pie tevis ir kāds čalis nācis klāt un teica čau, un tad tā Šodien tu esi pirmais. Bet tad ir, ja? Jā. Un kā tu pret to attiecies? Nu, tas ir jauki. Nu tādi iepazīties cilvēkiem. Bet tu nāc ar konkrētu mērķi? Nē, es nāku slidot. Kāpēc jūs atvedāt uz slidotavu? Darīt nav ko. Darīt nav, bet kāpēc slidotavu? Kāpēc ne kino vai kāds kroks? Ziemu jāizmanto. Ja, un kā ir mācīties? Slikti, Slikti? bet, protams. Bet tu esi priecīgi, ka tev atved uz slidotavu, nevis kaut kur citur? Es vakar noslēgumā pateikšu. Kāpēc tu veidi meiteni uz slidotavu, nevis uz kādu citu? Kāpēc tu viņu uzaicināji slidotavu? Nu, es domāju, kā forši pavadīt laiku, domāju. Kāpēc slidot? Var iepazīties slidotavā? Es nezinu, es pirmo reizi šeit esmu. Es neesmu rītnieks, valmērnieks, vienkārši mācos. Nu tad īsti vēl nezinu, vai var vai nevar iepazīties. Un kā tev šķiet? Domāju, ka jā, droši. Var. Ir kāds pie tevs nācis klāt un mēģinājis iepazīties? Nu, tā nē. Un pati? Nav. Arī nē. Kas ir jāizdara, lai varētu ar tevi tā labi iepazīties? Ir kaut kāds triks tur, salto vai... Nezinu, kaut kāds atmuguriskais, krusteniskais. Jā, atmuguriskais, tas ir viskrūtāk. Tas ir tu uzreiz redz, kā atmuguriski slidot tad ir, jā. Bet tu pati ej klāt pie čaļiem un čau, Kristīne? Tu ir vecmodīga. Paslidoju garām, pasmaidu tā. Nu, tā kā es nokrītu, man kāds pieslido klāt un pieceļ mani. Tad iestudēji. Ne, vēl labāk vēl kritienā man noķert uz vispār idejā. Tas ir fantāzija tuvākā. Nu, kāpēc tā? Kāpēc? Tev Džeks ir uz randiņu veids uz slidotavu? Godīgi, nē. Un kāpēc? Es nezinu. Tagad mums sanāca iepazīties ziemā. Nu tad jau, okei, jā, tad randi tagad ir kopā, tad neiet uz randiņai, vai? Nu, nē, tas jau vairs nav tā kā randiņš, tas ir tā kā tā kopā. Atpūta kopējā. Nu, jā. Bet gribētu, lai tev ved uz slidotavu? Jā, un noķert tā skaisti. Slīdēji, tā slīdēji.